Vakar čaklākajiem, kuri šajā vakarā ir ieradušies. Es gaidīju lielu skaitu cilvēku, bet esam tik, cik esam. Un, lai cienītu jūsu laiku, tad es domāju, ka mēs pamazītiņām arī sāksim. Varat pieslēdzam savus ekrānus un drusiņ arī iepazīsimies, kamēr varbūt pārējie kolēģi vēl pieslēgsies. Aicinu tātad neslēpties aiz ekrāniem, bet parādīties sejā. Prieks un paldies tiem, kuri jau to dara. Un uzrunāšu Rebeku, kamēr citi vēl, kāds ir transportā, kāds brauc, jā, saprotu. Jums, protams, būs iespēja arī šo te ierakstu saņemt savos e-pastos un paklausīties pēc tam. Šajā vakarā ļoti gari daudz nerunāšu, ļoti daudz runāšu kursā, bet vairāk ir tas akcents likts uz to, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Un kas ir varbūt tās lietas, ja varat padalīties, Sintī, kas jūs uzrunāja, kāpēc gribās apgūt kursu likteņa matrica? Ja ir iespējams, ieslēdzam mikrofonu un padaloties, esat drošs, tādas atvērts. Sintī, jums darbojās mikrofons? Ziniet, jūs man neviens neatbildat, tad man ir jautājums, vai vispār ir skaņa. Sveiki, var dzirdēt mani? Paldies Dievam, jā. Es Es jau nobijos. Jā, Es dzirdu, viss kārtībā, viss ir labi. Jā. Gunīt, kāpēc interesi par likteņu matricu? Es jau sen, bet es tik pa laikam paklausos kaut kāds krievu raidījumus, video, un man tā numeroloģija vienmēr interesējusi, bet es te vienu momentu pamācījos to likteņu numeroloģiju, kas tā pati karmiskā numeroloģija un tā pati apmēram tie paši jau arkāni vien ir, bet tieši šī matrica man vairāk ir interesējusi. Un tad, beidzot, es saņemšos, laikam, pie jums pamācīties. Prieks, jā, kā Vijai. Kāpēc interesi par likteņu matricu? No kurienes, jā? Labvakar. Man viena pazīstamā paziņa, man viena beidza, viņa mani kā paraugu paņēma arī analizēt, un tad man tas likās ļoti pārsteidzoši un interesanti, un tad es gribēju pati, lai es vēl dziļāk varu tur visu rakt. Jā, labi. Es domāju, ka mēs pamazītiņām arī sāksim. Man, protams, es esmu ļoti pateicīga tiem cilvēkiem, kuri arī ieslēdzās, un īpaši, ja mums ir kāda komunikācija, citādi runāt, teiksim, pašai ar sevi, to es varu darīt mājās un ierakstīt, un tad dot jums noklausīties, bet vienmēr svarīgi ir tā dzīvā saikne, ja? Varbūt ne šajā te ievadnodarbībā, bet, teiksim, kad mēs ejam lekcijā cauri, tad tas dzīvais kontakts, atgriezeniskā saite, ja, ir vērtīgi, jo pretējā gadījumā, man ir jāsāk domāt, ka nodarbības ir jāieraksta video, un tad klausies vērtā ritmā, laikā un tā tālāk. Bet, ja reiz esam nolēmuši mācīties un ņemties, tad varbūt arī slēgsimies klāt un tā. Labi, es domāju, ka mēs vairāk arī negaidīsim, lai gan vajadzēja būt krietni vairāk cilvēkiem, bet varbūt tiesa noklausīties arī ierakstā. Un pamazītiņām arī sāksim. Es uzlikšu prezentāciju. Ceru, ka viss būs labi.
visu varat redzēt, ja? Paskatīšos vēl, skaņa ir, viss ir kārtībā, jā. Un tātad šovakar par likteņu matricu tāds neliels ieskats. Es ļoti bieži cilvēkiem uzdod vienu un to pašu jautājumu. Nu, ja cilvēks piedzimst ar noteiktu raksturu, ar kaut kādiem saviem talantiem un pat varbūt dzīves izaicinājumiem, vai tā varētu būt, ka visa informācija jau ir ielikta viņā piedzimšanas brīdī? Kā jūs domājat? Kā Gunita domā? Nu, teorētiski kaut kam jau jābūt, bet es domāju, tur nav tāds baigais miks - astroloģija, numeroloģija. Ne tikai cipariņi tādi, bet arī planētas. Nu, ietekme ir, jā, ietekme ir visādi ietekme, jā, īpaši numeroloģija, kvantu fizika, un tas viss tiek likts kopā šajā te brīdī, jā. Jā, daudz cilvēku saka, ka tas izklausās kaut kā diezgan mistiski, ka mēs varam paredzēt savu dzīvi, jā, bet tad, kad mēs paskatāmies kopā uz matricas, tieši tāpat kā viņa šovakar teica, mani pāanalizēja, un tur jau kaut kas ir, un kaut kas sakrīt, un kāpēc sakrīt, jo tas viss ir ierakstīts mūsu likteņa matricā, un tad cilvēks saka, jā, tieši tas, ko tu stāsti, tas ir par mani. Un tāpēc šovakar kaut neliels ieskats tātad likteņa matricā par to sistēmu, kas palīdz ieraudzīt to cilvēku iekšējo struktūru un īstenībā arī saprast, kāpēc dzīvē tad notiek ar mums tādi notikumi, kā notiek. Ja? Bet pirms mēs ejam tālāk, atļaujiet man varbūt dažos vārdos iepazīstināt ar sevi. Ir cilvēki, kuri mani pazīst, ir, kuri varbūt redz pirmo reizi. Tātad mani joprojām sauc Birota Leitāne. Es esmu certificēta karmiskā numeroloģija, savā laikā izglītību ieguvusi Krievijā. Esmu arī likteņa matricas pasniedzēja jau 5 gadus. Un strādāju ar cilvēkiem, strādāju gan mācību, gan arī konsultāciju jomā. Un savukārt ar numeroloģiju, arī tā skaitā ar karmisko numeroloģiju, es nodarbojos jau vairākus gadu desmitus. Un savulaik, tātad, kā es teicu, maģistrs grāds ir iegūts, un es joprojām turpinu mācīties un sekoju tām aktualitātēm un jaunākiem pētījumiem, atklājumiem un tendencēm, kas ir konkrētajā jomā. Un šī joma joprojām turpina attīstīties, un joprojām likteņa matrica nāk ar jauniem atklājumiem, un man ir svarīgi tajā visā būt klātesošai, ja? Mācīties pašai un paplašināt arī savu redzējumu. Un īpašu vietu šajā visā numeroloģijas lietā, astroloģijā, ja, ko es arī esmu apguvusi, tātad īpašu vietu manā dzīvē ieņem tomēr likteņa matrica. Tam ir bijuši savi stāsti un apakšā iemesli, kāpēc. Tātad pēdējā laikā es gribētu teikt, ka es uz matricas skatos daudz plašāk, ne tikai pa konkrētiem punktiem, kas ir tavs resurs, kas ir tavs talants un tā tālāk, bet es cenšos šo salikt kopā ar čakrālo karti, ar veselības karti, ar īpašām matricas atslēgām un īpašām matricas programmām. Un tad tas redzējums kļūst daudz plašāks, efektīgāks. Un tas ļauj arī uz cilvēku paskatīties tā kā dziļāk, paskatīties uz to viņu enerģētisko struktūru, varbūt kopumā. Un šādā skatījumā, principā, cilvēks saņem atbildes uz visiem jautājumiem, uz visiem saviem jautājumiem, vienalga. Vai tas būtu par attiecībām, vienalga, vai tas būtu par darba tēmu, vai arī par veselību. Jo viss slēpjas mūsu kartē.
Un atsevišķi var skatīties karti, atsevišķi var skatīties tikai pa čakrālo sistēmu un principā cilvēku diagnosticēt. Un tieši tāpēc jaunajā kursā tik lielu vērību man gribēsies uzlikt arī šim momentam tīri čakrālajā skatījumā. Savā darbā arī pasniegšanas darbā es dalos ar savām zināšanām, es dalos arī ar instrumentiem, taču man ir svarīga viena ļoti būtiska lieta. Vienu jau es pateicu, man patīk ne tikai runāt monologā, man ļoti patīk arī, ka ir atgriezeniskā saite, un tie cilvēki, kuri komunicē, viņi ir arī ieguvēji. Ja? Bet vēl viena svarīga lieta ir tā, ka man ir svarīgi, lai šīs zināšanas, ko jūs iegūstat kursā, nekļūtu tikai par tādu teoriju, kas paliek vienkārši izlasīta, jā, sakrīt, nesakrīt, ir tā, nav tā, jā, lai tas zināšanām patiesais spēks parādās tieši tajā brīdī, kad cilvēks tās sāk izmantot praksē, kad sāk analizēt, kad sāk meditēt uz katru enerģijas punktu, ja, un tad tas iegūst dziļumu. Ja. Tad, kad šīs te zināšanas pārtop tādā personīgā pieredzē, tad, kad izdzīvo to. Ja. Un tāpēc kursos, kurus esmu vadījusi arī līdz šim, es lieku lielu uzsvaru, man patīk struktūra, patīk skaidrība, un arī es aicinu cilvēkus apgūt patstāvīgi, lai katrs spētu saprast šo te savu matricu un pielietot to savā dzīvē. Un lai tas būtu iespējams, tad cilvēki, kuri nāk kursos, kuri piedalās, viņi saņem. Un es jau gribētu teikt, vairāk kārt tagad ir pārstrādāti PDF konspekti, ja, kas ļauj mācīties jums pašiem savā ritmā un atgriezties arī pie informācijas sev ērtā laikā, ja, lai savukārt nodarbībā jūs iegūtu maksimāli vairāk informāciju un nevajadzētu domāt, kā to visu ātri, gari pierakstīt. Ja? Tāpēc tiek likts tas uzsvers uz to, kad ir šie te pierakstu konspekti. Ja? Man ir svarīgi, lai tas, par ko mēs runājam, man matricā ir svarīgs tieši tas dziļums, ja, tā praktiskā pieeja, kas dod iespēju cilvēkam arī rīkoties un tad iet savu dzīves ceļu daudz apzinātāk caur apzinātību. Ja. Un tagad paskatīsimies tātad uz likteņu matricu nedaudz tuvāk. Pirms mēs ejam tālāk, es gribētu pateikt vienu ārkārtīgi svarīgu lietu, ka likteņa matrica tā nav tāda statiska sistēma. Ja? Tā balstās uz klasisko pamatu. Es tūlīt paņemšu zīmolīti. Ja? Gribējās paņemt 1 sekundi. Tāds mazs zīmolīts. Tātad kreisajā pusītē ir klasiskais pamats, kas ir gadiem ilgi šī te likteņa matrica pētīta. Un taču tāpat kā jebkura zināšanu sistēma, arī likteņa matrica, kā jau es iepriekš minēju, turpina arvien vairāk un vairāk attīstīties, un tomēr man gribētos paņemt. Nevar ieraudzīt tajās gaismās zīmuli vai būs tagad lāzerīts. Ja? Tātad šī ir klasiskā matrica, kura ir pierasta redzēt, kura ir arī manā mājaslapā, bet tā kā es saku, pēdējā laikā īpaši likteņa matricas jomas speciālisti un pētnieki ir skatījušies
un papildinājuši šo sistēmu ar jauniem novērojumiem, ar jauniem, ar tādu dziļāku izpratni par to, kā tad enerģijas izpaužas cilvēku dzīvē. Un šobrīd gribās teikt, ka matrica ir kļuvusi daudz pilnīgāka, tajā ir ienākusi papildus informācija, un kā redzat, nedaudz ir pamainījies arī matricas vizuālais izskats. Ja? Taču uzreiz gribētu uzsvērt vienu ārkārtīgi būtisku lietu, ka aprēķini jau pa lielam nav mainījušies. Ja jūs redzat, šeit ir pirmā enerģija, un tepat arī ir pirmā enerģija, ja salīdzinām 1,5,4, 1,5,4, visur ir vienādi. Ja, ja paskatāmies uz tātad šo slaidu, redzam, ka ir divas versijas. Klasiskā izpratne, ar kuru faktiski ļoti daudz gadus tiek izmantots, un labajā pusē ir šī te matrica 2.0 jaunā struktūra. Un jaunajā matricā lielāka uzmanība tieši tiek pievērsta cilvēka enerģētiskai struktūrai, kā es iepriekš minēju, čakrām, tātad, un arī dzimtas kvadrātam, ja. Mums matricā ir šeit, varētu teikt, mūsu personīgais romps, bet tas viss balstās uz dzimtas kvadrātu, uz šo te kvadrātu. Un tātad, kam pievērst lielāku uzmanību? Pirmkārt, dzimtas kvadrātam, ja? Nenoliedzam, mēs pētīsim arī personīgo kvadrātu, bet ļoti liela uzmanība tiek pievērsta īpaši zemapziņas scenārijiem. Un tas nav nejauši, jo katrs cilvēks, mēs nākam no savas dzimtas, un pateicoties dzimtai, un pateicoties tētim, mammai un vecmāmiņai un vectētiņam, mēs vispār esam šajā dzīvē, ja? Un dzimta ir īstenībā mūsu pamats, ja? Un tieši tāpēc jaunajā matricā šim pamatam tiek veltīta īpaša uzmanība un īpaša vieta, ja? Un dzimtas kvadrāts, tātad dzimtas kvadrāts ir šis te kvadrāts, kur es te jums rādu, un tas kopā ar mūsu personīgo kvadrātu tātad veido matricas sirdi, kur atrodas cilvēka iekšējais spēka kods, šīs trīs enerģijas. Un tas ir pamats, uz kura tātad veidojas gan cilvēka raksturs, gan dzīves pieredze, gan arī tas spēks, uz ko viņš var savā dzīvē balstīties. Bet ja mēs tagad esam pieskārušies nedaudz matricas struktūrai, tad paskatīsimies uz pašu pamatu. Kas tad ir likteņa matrica, ja? Dzimšanas datums tātad ir galvenā matricas atslēga, ja? Un šis te dzimšanas datums būtībā tiek pārvērsts skaitļos no 1 līdz 22, un tas savukārt atbilst visuma enerģijām, jeb taro vecākajiem arkāniem. Un šīs visuma enerģijas, es gribētu teikt, ir eksistējušas vienmēr, un tās arī ietekmē cilvēku dzīvi. Tās ir ļoti jaudīgas, tās ir ļoti dziļas, un visas šīs 22 enerģijas ir mūsos, taču skatoties uz dzimšanas datumu, vienas izpaužās spilgtāk, un citas varbūt mazāk spilgti, ja? Un jāsaka, ka neviena no enerģijām nav ne laba, un nav ne arī slikta, un savas dzīves laikā cilvēks sastopās ar katru no tām. Un enerģija ļoti jaudīgi var izpausties gan plusā, gan mīnusā. Un tās izpausmes diapazons ir ārkārtīgi plašs. Un tās ierakstās, tātad enerģijas ir ierakstītas cilvēka kartē uz visu mūžu, ja? Un no pirmā acu uzmetiena šķiet, ka tie varbūt ir tikai un vienīgi skaitļi,
Taču, ja mēs šos skaitļus sākam analizēt, tad atklājās lielas lietas. Pamatā likteņa matricā ir 16 līdz 18 enerģijas. Ja? Es gribu atzīmēt, ka ja kāda enerģija no 22, vienalga vai 4. vai 6. nav tavā likteņa kartē, tas nenozīmē, ka šī enerģija tavā dzīvē neparādīsies, ja jūs to neizmantojat savā dzīvē. Ja? Jo iespējams, ka viena vai otra enerģija, kas nav redzama tieši kartē, viņa atnāk prognozēs pa gadiem. Ja? Bet likteņa matricā ir atspoguļoti tie arkāni tieši, kas mums ir jāiemācās izmantot un pārvērst plusā. Un šeit ir jautājums, ko tad šajā kartē mēs varam ieraudzīt. Pirmkārt, mēs redzam cilvēka dzīves pamatu. Ja? Pirmkārt, mēs redzam cilvēka dzīves pamatu. Šis ir tas personīgais rombs, kas veidojās šeit. Paveidošu, lai viņš tātad personīgais kvadrāts. Tas ir tas cilvēka personības pamats, ja, kādas īpašības viņā ir ieliktas piedzimstot. Tālāk mēs varam paskatīties arī zem viņa talantus, resursus un tās jomas, kurās cilvēkam būtu vieglāk realizēties. Treškārt, mēs varam redzēt arī šajā personīgajā kvadrātā tos dzīves uzdevumus un mācības, kas palīdz cilvēkam, augt un attīstīties. Un tad bieži parādās viens un tas pats jautājums. Kāpēc manā dzīvē atkārtojas vienas un tās pašas situācijas? Varbūt tas ir attiecībās, varbūt tas ir darbā, varbūt dažreiz finanšu jomā vai varbūt arī veselības jomā. Un ļoti bieži šīs atbildes slēpjas mūsu iepriekšējo dzīvi un partneru attiecību karmā, tāpat arī materiālajā karmā. Īpašu vērību mēs pievērsīsim caur dzimtes kvadrātu caur iekšējā spēka kodu šīm iepriekšējo dzīvi un partneru attiecību karmām. Jo būtībā es gribētu teikt, ka visa apakšējā matricas daļa atbild par mūsu pagātni. Savukārt augšējā daļa runā par mūsu nākotni, par mūsu resursiem, par mūsu talantiem. Bet mēs nevaram būt veiksmīgi, talantīgi, un ja mēs nesam tikuši galā, nesam nokārtojuši iepriekšējās dzīvēs savu eksāmenu un esam atgriezti atpakaļ uz vēlreiz iziet dzīves mācības, vēlreiz atgriezties konkrētajā klasē, lai apgūtu mācības. Un tad, kad mācība ir apgūta, tad mēs jau varam skaisti skatīties, kur doties tālāk. Dzīve mums, protams, piespēlē situācijas, nevis tāpēc, lai mūs kaut kādā mērā sodītu, ja? bet gan tāpēc, lai mēs ieraudzītu situācijas, kāpēc tā notiek, un mums būtu iespēja arī ne tikai saprast, bet arī mainīt. Un tad, kad es ar apzinātu skatos, kas tā ir par situāciju, kāpēc viņa tāda ir radusies, šī apzinātā pieeja atļauj man teikt, nē, stop, manā dzīvē vairs šādi nebūs, un es iešu savādāk, iešu pa plusu izpausmes ceļu. Un cilvēks ir aicināts, faktiski arī likteņa matricas kartē aicina apzināties un aicina pārveidot savu dzīvi. Un tieši tāpēc daudz cilvēku pirmo reizi, kad ierauga savu matricu, viņi arī saka, tagad es kaut ko saprotu, jā, par savu dzīvi. Un taču tālāk, tātad
paskatīsimies pašu šo te matricas uzbūvi. Matricā ir vairāki, teiksim, elementi. Tajā mēs redzam personības kodolu, kur atklājas mūsu galvenās īpašības un arī šie te dzīves uzdevumi. Tātad šeit mēs redzam arī mūsu iekšējo vīrieti personīgajā kvadrātā. Augšā un apakšā mēs redzam iekšējo sievieti, ja, jo katrā no mums ir gan vīrišķā, gan arī sievišķā daļa. Ja, un tātad iekšējais vīrietis ir saistīts ar rīcību, saistīts ar lēmumiem, ar pašrealizāciju, ar to daļu, kas mūsu dzīvē virza uz priekšu. Ja, un savukārt iekšējā sieviete, kas ir šeit uz šīs diagonālītes redzama, tātad tā atspoguļo mūsu iekšējo jūtu pasauli, intuīciju, uztveri, kā mēs veidosim attiecības, ja, ar citiem cilvēkiem. Un šie elementi visi kopā tātad veido personīgo kvadrātu. Ja. Šajā kreisajā pusītē mūsu resursi, talanti, tā dažos vārdos sakot, karmas asti, kas nāk līdzi mums no iepriekšējām dzīvēm un iepriekšējo dzīvju materiālā karma. Un šis viss kopā veido matricas centru, zināmā mērā tātad personīgais kvadrāts veido matricas centrā, iedod vienu enerģiju, bet, kā redzat, enerģijas tur ir vairāks, par to arī tātad pastāstīšu. Mēs skatāmies ļoti dziļi matricu, un tad mēs ieraugam, ka šis te personīgais rombs patiesībā sastāv no vairākiem enerģiju slāņiem, ja, kas palīdz daudz vairāk saprast ne tikai raksturu īpašības, ja, cik stabils ir tas mūsu iekšējais pamats, kā mēs dzīvojam savās enerģijās, kā mēs realizējamies, kā mēs sevi realizējam pasaulē. Un tieši šeit arī tad parādās likteņa matricas 2.0 jaunākie atklājumi. Ja? Un te mēs varam ieraudzīt ne tikai personīgo un dzimtas kvadrātu, bet arī, kā es teicu, tos zemapziņas scenārijus, tos neredzamos režisorus, kas gadiem ilgi var vadīt mūsu attiecības, finanšu plūsmu un arī ģimenes dzīvi. Un līdz ar to matricā parādās 3 jauni tādi kā kvadrāti. Ja? Šeit es esmu iezīmējusi pirmo kvadrātu, kas ir atbalsta kvadrāts, kas parāda to cilvēka, kā lai saka, iekšējo pamatu, to drošības sajūtu dzīvē. Tad ir otrs kvadrāts, kas izgaismo mūsu jūtu pasauli, iedod to arī emocionālo briedumu. Par to atbild čakra Svadhistāna, ja, un aģna. Un tātad, ja tas ir līdzsvarā šīs emociju kvadrāts, tad šeit veidojās tāds emocionāls briedums. Es zinu, ko es jūtu, es saprotu, kāpēc es tā jūtos, es spēju izteikt un palaist. Ja? Arī statusa kvadrāts. Šo te statusa kvadrātu arī veido divas tā kā atbild par to 2 čakras, apakšā manipura, augšā višutha, kas ir pašizpausmes centrs, balss mūsu un spēja sev paust un būt sadzirdētam. Ja? Tātad, ko es gribēju teikt, ka pēc statusa kvadrāta varam skatīties, ka cilvēki jau zina, ko viņš grib un spēj to arī pateikt. Un tātad katrs no šiem kvadrātiem ir ļoti cieši saistīts ar cilvēka enerģijas centriem, ar čakrām, un čakras var iedomāties kā tādus smalkus enerģijas punktus cilvēka ķermenī, ja?
Un katra čakra ir saistīta ar kaut kādu noteiktu dzīves jomu, un par noteiktu dzīves jomu tā atbild. Viena atbild par drošību, par emocijām, par gribu, par mīlestību, par intuīciju, ja? Un arī par garīgumu. Un tad, kad šie te visi centri darbojas līdzsvarā, tad cilvēks jūtās stabili, mierīgi, viņš var būt piepildīts. Bet tad, kad kāds centrs ir vājš, vai respektīvi viņš ir bloķēts, tas atspoguļojās cilvēka sajūtās. Un atspoguļojot to sajūtās, tas tālāk var ietekmēt arī mūsu attiecības un dzīves notikumus. Un tieši tāpēc likteņa matrica kļūst īpaši interesanta caur šīm te lietām. Un tas atbalsta kvadrāts, ja mēs paejam faktiski atpakaļ, tad tas ir cilvēka dzīves pamats. Pirmais no šiem te visiem personīgā romba slāņiem, kas parāda, cik tad ir stiprs tas mūsu iekšējais pamats. Un tad bija emocija kvadrāts, ja, un šis te status kvadrāts, ja, spēks un balsts pasaulē. Ja, un tas savieno tātad cilvēku, kā lai saka, ar viņu iekšējo spēku, ar spēju sevi izpaust pasaulē. Un tad ir visu pamats, ir dzimtas kvadrāts, jo mēs nebūtu šajā pasaulē, ja nebūtu mūsu dzimta. Ja? Mēs esam nonākuši pie dzimtas, pie savām saknēm, un šeit atklājās brīnišķīgi senču dzimtas programmas, viņu pārliecības, viņu arī neizdziedinātās sāpes, tās, kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Jā, dzimta nes sevī līdzi noteiktas programmas, nes sevī līdzi noteiktas dzīves scenārijus, un tas viennozīmīgi ietekmē arī mūsu izvēles un dzīves pieredzi. Un matricā tāpēc dzimtas kvadrātam un arī jaunajā kursā šim būs atvēlēta īpaša vieta. Un tad, kad mēs paskatāmies šo te struktūru kopumā, mēs ieraugam vienu ļoti svarīgu lietu. Ja? Vēl es gribēju parādīt, varbūt arī es zinu, ka ir kolēģi, kuri ir jau mācījušies pie manis un tā tālāk. Ja pirms tam iepriekšējā matricā mums bija tikai iekšējais vīrietis, te mēs skatījāmies arī tēvu un tā tālāk, tad blakus uz dzimtas līnijas mums nostājās dzimtas vīrieši, visi, kuri ir pa dzimtas līniju. Tātad šeit tas raktējums būs pilnīgi atšķirīgs. Ja? Ir tas mans iekšējais es, ko es varu ietekmēt, bet ir tās lietas, kas nāk līdzi no dzimtas, ko dzimtas vīriešiem neizdevās atrisināt, un mēs esam aicināti atrisināt šīs enerģijas, lai mēs varētu veiksmīgi realizēties sociumā un arī attiecībās. Un tātad šeit esmu apzīmējusi īpašu centru, kurā ir 3 enerģijas, un būtībā tā ir visa matricas sirds, uz ko viss balstās. Šis arī ir jaunums, un viss saistās ar čakru anahata. Anahata, tā ir sirds čakra, ja? Un šīs te enerģijas kopumā ir mūsu iekšējā spēka kods. Tas ir tas pamats, uz kā balstās mūsu dzīves pieredze, arī izvēles, un arī spēja iet daudz apzinātāk. Un caur to iekšējā spēka kodu mēs ļoti dziļi skatīsimies uz karmasasti. Karmasasti analizēsim, kā tā ietekmē
mūsu dzīvi, attiecības, jo ir svarīgi, kādu ietekmi uz mums atstāja šis iepriekšējo dzīvi nospiedums. Un tāpēc mēs ļoti detāli skatīsimies, kādu ietekmi atstāja uz attiecībām, kā mēs to varam labot, kādu ietekmi atstāja uz finansēm un kādu ietekmi atstāja uz veselību. Un tāpēc pēc būtības es gribētu teikt, ka likteņu matricu var faktiski uzskatīt par tādu zinātnes un garīguma sintēzi, ja? Jo tas reāli palīdz noņemt maskas un palīdz ieraudzīt, kas tad es patiesībā esmu, kādi uzdevumi man ir iedoti, ja? Kur slēpjas mani resursi un kur ir tie lielie karmiskie izaicinājumi. Ja? Un tā nav nekāda zīlēšana, kā varbūt dažam liekas, bet tas ir instruments ļoti dziļākai, pirmkārt, sevis izpratnē. Un kāpēc cilvēkam vispār vajadzētu zināt savu likteņu matricu, ja? Šeit rodās tas lielais jautājums. Tāpēc, ka lielākais vairums cilvēku būtībā savu dzīvi nodzīvo tā arī īsti nesaprotot, kāpēc viņš rīkojās tā vai savādāk un kāpēc tie notikumi ir tādi vai savādāk. Ja? Mūsu dzimšanas datumā ir ierakstīta visa informācija, ja, tad ir vērts zināt un saprast un iemācīties likteņu matricu, jo tā palīdz daudz skaidrāk ieraudzīt, teiksim, dažādus dzīves momentus. Ja? Un dažkārt pietiek tikai ar vienīgu atziņu vai kādu vienkāršu piemēru, un tu saproti, jā, tas ir par mani, jā, un kā es to varēju nezināt. Un šeit es esmu apkopojusi, kāpēc tev būtu svarīgi zināt likteņu matrici, jā, te saistībā drusciņi arī ar numeroloģiju. Ja tu esi dzimusi, piemēram, 1., 10., 19. vai 28. datumā, tad šajos datumos parasti piedzimst cilvēki ar tādu ļoti spēcīgu radošā līdera enerģiju, ja? Un tie ir tādi cilvēki, kas spēj uzsākt, kas spēj virzīt, kas spēj iedvesmot, ja? Viņi paši ir tā kā ideju ģeneratori, gribētu teikt, tie, kas spēj iedegt citos drosmi, iedegt kustību. Taču dzīvē sanāk tā, ka dzīve ļoti bieži šo gaismu, kas ir šajos cilvēkos, šo virzību cenšas tā kā pieklusināt. Un kāds tev no malas varbūt varētu teikt, pagā, esi nedaudz mierīgāks, ja? Neesi tik redzams, nevajag tā zīmēties, neesi tik pašpārliecināts, ja? Taču likteņa matrica palīdz ieraudzīt kaut ko ļoti, ļoti svarīgu šiem cilvēkiem. Jums nav jākļūst nekādā ziņā mazākiem, lai jūs pieņemtu, ja? Jūs varat būt spilgts, jūs varat būt drosmīgs, jūs varat būt radošs, pilnīgi vienlaicīgi, ja? Esat, teiksim, tajā pašā laikā paliekot patiesi pret sevi, ja? Nevajag atlusināt to impulsu, kas ir jūsos. Un dažkārt tas pirmais solis ir pavisam vienkārši, ja? Ir jāpārstāj noniecināt to, ko tu esi jau izdarījis, un vienkārši lepni sev pateikt, jā, es to izdarīju. Ja? Savukārt, ja dzimšanas datums ir no 2., 11., 20. vai 29. datumā, ja? Likteņa matrica palīdz ieraudzīt ļoti svarīgu robežu. Un robežu, kur esat jūs un kur sākās citu cilvēku sajūtas, ja? Un citu cilvēku gaidas, jo jūsos ir ārkārtīgi empātiska enerģija, tāda jūtīga enerģija. Jūs ļoti dabiski jau no dabas jūs sajūtat otru cilvēku, ja? Bieži pat bez vārdiem, un saprotat, kas tam otram cilvēkam ir nepieciešams. Taču reizēm var gadīties tā, ka jūs cenšaties pielāgoties šim otram cilvēkam
tik ļoti, ka pamazām sāk pazust kaut kādas pašas robežas. Un likteņa matrica palīdzēs jums iemācīties būt līdzās cilvēkiem bez tādas lielākas saplūšanas, būt maigam un saprotošam, bet nepazaudēt tajā pašā laikā sevi. Un pamēģini jau šodien izdarīt vienu mazu soli. Ja kādā situācijā tu jūti diskomfortu, mierīgi atkāpies, bez kaut kādiem paskaidrojumiem, bez vainas sajūtas. Vienkārši izvēlies sevi, nevis to otru. Ja? Tā kā pirmkārt esmu es, un šeit šī datuma pārstāvjiem ar to ir tā kā jāpastrādā. Savukārt, ja tava dzimšanas diena ir 3., 12., 21. un 30. datumā, likteņa matrica tev palīdzēs atgūt savu balsi, ja? Jo tevī ir ārkārtīgi iedvesmojoša un tāda radoša enerģija. Un tas tavs spēks slēpjas spējā tātad iedvesmot citus ar idejām, iedvesmot un radīt kustību apkārtējā pasaulē. Taču reizēm tev var rasties sajūta, ka vispirms tev pašai ir jābūt ideālai, ja? Nu, ka vēl drusciņi ir jāpagaida, ka nav ko virzīties uz priekšu ar savām idejām, ja? Ka vēl ir jāpieslīpē tur, ka vēl kaut kas nav līdz galam gatavs. Bet likteņa matrica tev cenšas pateikt, ka tā tava vērtība nav tajā perfekcionismā, ja? Tava vērtība ir tavā patiesumā. Un pamēģini jau šodien, kā es saku, izdarīt vienkārši soli, padalies ar kādu, ar savām idejām, ar domu padalies, ar sajūtu padalies, bez kaut kādiem filtriem, ja? Bez kaut kādas liekas analīzes. Tev nav jābūt perfektai. Tu jau tāpat esi gana laba. Ja likteņa matricā ir, ja cilvēks ir dzimis 4., 13., 22. vai 31. datumā, tad likteņa matrica tev palīdzēs saprast, ka tev nav viss smagums jānes uz saviem pleciem. Nebūt nē. Tevī ir ļoti spēcīga šī te stabilitātes un balsta enerģija. Tu proti visu sakārtot, tu proti uzņemties atbildību, tu proti iedot tādu drošu pamatu gan sev, gan arī apkārtējiem. Un cilvēki ļoti bieži paļaujās uz tevi, taču reizēm šajos datumos dzimušajiem cilvēkiem var būt tāda vēlme visu pārāk kontrolēt, visu turēt tā kā savās rokās, visur man jābūt klāt, viss ir jāpārbauda, ja? Bet ko saka likteņa matrica un ko viņa tev grib palīdzēt ieraudzīt? Ka tavs spēks nav tajā pārmērīgajā kontrolē, ja? Ka tavs spēks ir iekšējā balstā. Un pamēģini, ka es iepriekš jau teicu, ar vienu mazu solīti jau šodien, ja? Atcel vienu lietu, ko tu darīt tikai tāpēc, ka tā vajag, ja? Pasaule nesabruks, taču tu sajutīsies daudz vieglāk. Un, ja esi dzimis 5., 14., 23. datumā, likteņa matrica iemācīsies fokusēties, ja? Jo tevī ir ļoti daudz ideju, tevī ir daudz brīvības, ja? Tu ātri uztver dažādas iespējas, tu pievelc savā dzīvē arī kaut kādas pārmaiņas, jaunas virzienas, un tev ir tāda dzīva, kustīga enerģija. Taču reizēm šī te enerģija var aizplūst tā kā vairākos virzienos vienlaicīgi. Bet ko palīdz matrica? Matrica palīdz ieraudzīt un salikt šo kustību vienā virzienā, lai būtu gan brīvība un vienlaikus būtu arī, teiksim, kustība. Un uz brīdi apstājies un pajautā sev, vai tiešām to, ko tu dari, vai tu vienkārši skrien, vai tu to patiesi vēlies darīt, ja? Un
vēl mums palikuši datumi 6., 15., 24. datums, un šeit matrica palīdz saprast, ka jums ir tiesības dzīvot arī vienkārši sev. Jo jūsos ir ļoti daudz šīs te rūpju un siltuma enerģijas, ja? Jūs protat iedot dzīvē to harmoniju, skaistumu, atbalstu un protat iedot to mieru arī apkārtējiem cilvēkiem. Taču ļoti bieži šajos datumos dzimušie cilvēki, viņi pirmkārt parūpēsies par pārējiem un tikai pēc tam sāks domāt paši par sevi, ja? Bet matrica liek ieraudzīt, ka tavas vajadzības ir daudz svarīgāks par citu cilvēku vajadzībām, ja? Un tāpēc sāc ar maziņu kaut ko lietu. Nu šokar varbūt nesanāks, bet rīt nopērc sev kaut ko skaistu, ja? Nevis kaut ko mājai, nevis kaut ko citiem cilvēkiem, bet tikai sev. Lietiņu tikai sev. Un paskaties, kā tu sajutīsies. Un, ja matricā ir, ja esi dzimis 7., 16. un 25. datumā, tad matrica palīdz ieraudzīt, ka nevajadzētu pazust starp, teiksim, starp prātu un starp tām sajūtām, ja? Kā nepaslēpties sevī, bet ļaut būt sadzirdētam. Jo šajos datumos dzimušajiem cilvēkiem ir liels dziļums un arī tāds jutīgums. Jūs daudz domājat, arī jūtat un bieži redzat vairāk nekā to redz citi cilvēki. Bet ļoti liela tendence ir, ka cilvēkam gribās palikt kaut kādā klusumā, paturēt domas pie sevis, ja? Noslēpt to, kas patiesībā ir sirsniņā. Un tad, ko gribu teikt, likteņa matrica, ka nevajag slēpties. Tavas domas un tavas sajūtas ir arī svarīgas apkārtējiem cilvēkiem, ja? Un tāpēc tas aicinājums ir jau sāc ar rītdienu. Padalies ar kādu cilvēku, kā tu jūties, par ko tu domā, ja? Ar kādu cilvēku, kurš tevi spēs sadzirdēt, jo tavi vārdi ir vajadzīgi cilvēkiem vairāk nekā klusums. Bet ja tavs dzimšanas datums ir 8., 17. un 26. datumā, tad likteņa matrica palīdzēs ieraudzīt, kā atlaist to nepārtraukto cīņu, ja? Kā atklāt sevī to maigo spēku, to vietu, teiksim, ko jūs vadat, bet vairs nevelkat līdzi uz saviem pleciem, ja? Tevī šajos datumos dzimušajā cilvēkos ir milzīgs spēks, ir griba, ir spēja arī uzņemties atbildību, un jūs protat lietas noturēt tā kā savās rokās un virzīt arī tālāk uz rezultātu. Taču reizēm tas var pārvērsties sajūtā, ka man, tāpat kā 4. enerģijas pārstāvjiem, viss ir jākontrolē, ja? Bet likteņa matrica tev palīdzēs ieraudzīt, ka spēks nav nemitīgā cīņā, ja? Spēks ir spējā uzticēties dzīvei, ja? Un tāpēc var sākt ar pavisam mazu tādu solī, noņemiet no sevis vienu pienākumu, ja? Ko tu esi paņēmis uz saviem pleciem katram gadījumam, ja? Jūs drīkstat atlaist, ja? Un ne jau vienatnē viss ir jānes, ja? Nu, un visbeidzot pēdējā grupa, ja cilvēks ir dzimis 9., 18. un 27. datumā, tad matrica palīdzēs iemācīties atlaist. Ne visu, ja? Un ne visus, bet vismaz kaut ko, un sākt elpot ar pilnu krūti, ja? Jo jūsos ir ļoti, gribētos teikt, dziļa sirds, ja? Un liela atbildības sajūta. Un jūs bieži turat sevī pārāk daudz.
pienākumus, solījumus, kaut kādas vecas situācijas, bet nevajag visu turēt sevī, vajag palaist, ja? Un tad, ja visu tur sevī un nepalaiž, tad ir ārkārtīgi bieži grūti, un tas neļauj virzīties uz priekšu. Bet tas nenozīmē, ka es padodos kaut kādā mērā, atlaižot kaut kādus, nezinu, pienākumus. Bet tas atbrīvos tavā vietā pilnīgi jaunu dzīvi. Un tāpēc, jā, ir vērts pastrādāt. Un tā mēs esam paskatījušies tikai vienu absolūti tādu nelielu fragmentu no likteņa matricas. Es pat negribētu teikt, ka viena enerģija, vienu punktu, ja, kas ir saistīta ar dzimšanas dienu, ja, ko mēs varam nolasīt un tā. Un tomēr tas ir tāds neliels ieskats, kas var parādīt kādu varbūt svarīgu dzīves posmu. Daudzi varbūt no jums atpazina sevi, taču patiesībā katra cilvēka matrica ir daudz, kā es saku, plašāka un dziļāka, un tajā ir desmitiem enerģija, kas savā starpā miedarbojas, un tad arī viss sāk atklāt. Un tāpēc jautājums patiesībā nav par to, vai likteņa matrica darbojās vai nedarbojās. Ja? Jautājums ir pavisam cits. Kā jūs domājat, ka šis var būt par jautājumu? Vai tu vēlies iemācīties likteņa matricu lasīt? Jo tajā brīdī, kad cilvēks sāk saprast savu likteņa matricu, daudzas lietas dzīvē pārstāj būt nejaušas, ja? Parādās skaidrība, lielāka skaidrība par sevi, skaidrība par savu spēku, skaidrība par savu jaudu. Mums iekšā ir ielikts milzīgs potenciāls, ja? Un skaidrība arī par savu dzīves virzienu. Un ļoti bieži ir tā, ka šī izpratne kļūst par tādu kā punktu, no kura dzīve sāk virzieties pavisam citā kvalitātē. Un var jau būt, kad šis ir tas mirklis, kad ir mierīgi sev, teiksim, pienācis laiks pajautāt, vai es vienkārši gribu dzīvot, eksistēt, ja? Vai es patiešām gribu saprast sevi un ļaut savai dvēselītei evolucionēt. Un šodien mēs nedaudz pavērām durvis, un tad ir jautājums, vai tu vēlies iet tālāk. Un tieši tāpēc es arī izveidoju šo te jauno kursu, kurā soli pa solim mēs tātad mācīsimies lasīt likteņa matricu. Un tagad īsumā varbūt par to, ko jūs iegūsiet šajā jaunajā kursā. Mēs, protams, ka iedziļināsimies pilnīgi visās likteņa matricas struktūrās. Un pamatā mēs sāksim ar enerģiju iepazīšanu, lai gan šajā brīdī es neveltīšu ļoti daudz laika enerģiju aprakstiem un tā tālāk. Daudzas lietas var izlasīt arī internetā, bet jums būs sagatavots konspekts par pamata enerģijām, kam ir jābūt pa rokai vienmēr, lai jūs zinātu gan enerģijas plusus, gan enerģijas mīnusus, gan ieteikumus, kā labāk ko darīt. Un audio ierakstā jūs saņemsiet par katru enerģiju, es pastāstīšu par enerģijas būtību. Protams, ka mēs iesim cauri katram punktam, dzimšanas dienas punktam, katram matricas punktam savā personīgajā kvadrātā, es gribētu teikt, mēs iesim cauri padziļināt, kuros būs plaši konspekti par to, kā šis punkts izpaužās vienā vai otrā lietā. Un tad mēs iedziļināsimies, protams, arī dzimtas kvadrātā, ja? Ko var salīdzināt šo dzimtas kvadrātu, es gribētu salīdzināt ar cilvēka tādām enerģētiskajām saknēm, ja?
jo caur dzimtas kvadrātu mēs esam saistīti ar saviem senčiem, ar savu senču pieredzi, ar saviem dzimtas talantiem un tiem scenārijiem, kas no paudzes paudzē turpina, diemžēl turpina ietekmēt mūsu dzīvi. Un te mēs sākam tad arī saprast, kā tas ietekmē mūsu attiecības, kā tas ietekmē mūsu darbu, bet ir jāsāk ar šīm te enerģijām strādāt, lai mēs varētu dzimtas programmu realizēt, jo senči no mums gaida, ja? Viņi varbūt daudzi ir jau viņsaulē, jo tas ir vismaz 7 paudzēs atpakaļ, mēs pat varētu nepazīt, ja? Bet viņi mums ir izvirzījuši cilvēkam, kurš ir dzīves priekšgalā, dzimtā, tātad konkrētus uzdevumus, lai pēc tam, kad mēs to esam izdarījuši, viņi mums varētu iedot dzimtas spēku. Un tad jau dzīve sāk risināties pilnīgi savādāk, ja? Tātad personīgais romps arī viennozīmīgi, ja? Ja tā salīdzina, ka dzimtas romps mums parāda to pamatu, ja, uz kura mēs stāvam, uz kura balstamies uz šo te kvadrātu, tad personīgais romps parāda to spēku, nu, teiksim, to parāda, kā šis spēks izpaužās mūsu dzīvē. Un šeit mēs skatīsimies tādas 4 dimensijas. Kā cilvēks šajā dzīvē domā, kā viņš uztver pasauli, kā viņš jūt, kā viņš emocionāli reaģē, ja? Kā izpaužās viņa ķermenis, ja? Šīs te dzīvības enerģijas, un kā viņš iedarbojas ar sabiedrību, attiecībās, finansēs. Un tad, kad šie 4 virzieni, es gribētu teikt, savienojās, tad mēs varam ieraudzīt cilvēka tādu kopainu. Un kursā jūs iemācīsieties analizēt katru matricas punktu, balstoties uz šīm 22 enerģijām, un īpaša uzmanība, atceraties, matricas sirdī, matricas centrā bija 3 enerģijas, ko es biju apzīmējusi, ja? Tam tiks pievērsta īpaša uzmanība cilvēka iekšējās spēka kods, ja? Tāpat mēs šajā kursā runāsim par cilvēku personības tipiem. Iepriekšējā matricā par to runa nebija, kā personības tips ietekmē mūsu domas, mūsu izvēles, mūsu rīcību ikdienā, ja? Kā personības tips ietekmē resursus, talantus un tā tālāk. Un šī zona ir ārkārtīgi cieši saistīta, un personības tips ir ārkārtīgi cieši saistīts arī ar iepriekšējo dzīvi un partnerattiecību karmu, ja? Jeb slēngā to esat varbūt dzirdējuši, kas sauc par karmas asti, un mēs iedziļināsimies tajā būtībā un sapratīsim, kādu tad dvēseles pieredzi cilvēks ir atnesis līdzi no iepriekšējām dzīvēm. Un svarīgi ir saprast, ka iekšējā spēka kods ietekmē arī karmas scenārijus, un kādu lomu tātad tajā visā spēlē čakras. Un tas nebūs tikai kaut kāds teoretisks skatījums, jo kursā mēs, teiksim, runāsim arī par praktiskiem risinājumiem, kā šos scenārijus mainīt un to karmisko pieredzi, kā pārvērst par izaugsmes spēku. Un te ir tā sāls. Ne tikai ieraudzīt un secināt, ka karma tāda. Nē, mums tas ir jāiemācās pārtaisīt par izaugsmes spēku. Ja? Un vēl viena liela lieta, kam mēs pievērsīsim uzmanību, tie būs zemapziņas scenāriji. Un es bieži saku, ka tas zemapziņas scenārijs ir tas neredzamais režisors, kas it kā stāv tā kā teātrī aizkulisēs un vada visu mūsu dzīves stāstu. Ja? Un cilvēks var atkārtot, protams, vienus un tos pašus sižetus attiecībās, piemēram, darbā vai finansēs. Viņš pat neapzinās, kāpēc tā notiek, bet tā notiek, ja? Un tad, kad šie
šie zemapziņas scenāriji kļūst redzami matricā, tad cilvēks iegūst kaut ko ārkārtīgi vērtīgu, un šī vērtība ir tā, ka viņš pārtrauc atkārtot tās lietas, kas dzīvē atkārtojās it kā vairāk kārt. Ja? Tad, kad saprot. Kā es teicu, pievērsīsim uzmanību arī visiem šiem kvadrātiem, atbalsta kvadrātam, emociju kvadrātam, status kvadrātam, ja? Kur mēs varam realizēties sabiedrībā un attiecībā. Un visi šīs lietas savienojās ar mūsu matricas sirdi. Un tātad matricas sirsniņa ir tā vieta, kur satiekas drošība, kur satiekās emocijas un kur satiekās vispārējais. Un kam šis kurs tātad būs noderīgs? Daudz cilvēku domā, ka likteņa matrica ir interesanta tikai varbūt numerologiem, taču patiesībā šīs zināšanas var būt ļoti noderīgas ikvienam cilvēkam, kurš savā dzīvē vai darbā strādā arī ar citiem cilvēkiem. Es gribētu teikt, ka šis ir noderīgs gan vadītājiem, gan personāla atlases speciālistiem, gan uzņēmējiem, un tāpat arī pārdošanas cilvēkiem, un nenoliedzami skolotājiem un kaučiem. Tas palīdz varbūt ātrāk ieraudzīt tos cilvēku iekšējos konfliktus, attiecību modeļus un arī dzīves scenārijus. Kā tas var palīdzēt vadītājiem, palīdz saprast varbūt savu darbinieku stiprās vājās puses, palīdz atrast, varbūt īsto cilvēku savā komandā. Protams, pedagogiem tas vispār ir izcils instruments, jo tas palīdz ieraudzīt tās bērnu dabiskās spējas un izvēlēties varbūt viņam to pašu piemērotāko pieeju. Un, protams, kad tas ir vērtīgi katram vienam, lai saprastu sevi, lai saprastu tos savus dzīves scenārijus. Un tas plāns ir sekojošs, ka mēs tiksimies tiešsaistes kursā, tātad Zoom platformā, otrdienu vakaros, 3 reizes mēnesī. Nodarbības sākums ir 18. Es plānoju līdz 20:30, bet zinot sevi un kursa apjomu, viņš jau laicīgi brīdina, es cenšos iekļauties laikā, bet apmēram ar šīm stundām, 3 stundām ir jārēķinās. Tātad dalības maksa kursam ir 95 eiro mēnesī, tas ir par 3 nodarbībām. Šī summa sevi ietver ne tikai piedalīšanos nodarbībās, bet, kā es teicu, arī ļoti rūpīgi izdales materiāli, piekļuvi nodarbību ierakstiem, ieraksti būs, ieraksts saglabāsies jums es domāju, ka uz gadu, lai jūs varētu savā ritmā laiku pa laikam arī paklausīties, pakonspektēt, atgriezties pie informācijas tik bieži, cik jums tas būs nepieciešams. Tāpat jums ir iespēja arī konsultatīvs atbalsts, iespēja uzdot jautājumus, saņemt atbildes, bet pats svarīgākais ir, lai jūs vispār sāktu runāt un uzdot šos jautājumus vai arī rakstīt. Un šīs tikšanās būs tāds brīdis sev, es gribētu teikt, lai soli pa solim iepazītu savu likteņa matricas pasauli un tajā atklātu sev. Kas tad ir nepieciešams, lai jūs sagatavotos kursam? Tātad pirmkārt ir nepieciešams pieeja Zoom platformai. Es ieteiktu jums arī vai biezu klādi vai kādu īpašu failu datorā izveidojiet, lai
Par katru punktu, kur mēs iesim cauri, jūs uzrakstītu atziņas, uzrakstītu par savām enerģijām un tā tālāk. Nu, un pats svarīgākais, lai jūs būtu paši arī zem gatavi pārmaiņai, jo šis kurs liks paskatīties uz sevi no pilnīgi cita skatu punkta, ja? Un, kā jau es minēju, vēlme dalīties ar savām domām, jā, ar savu pieredzi, un, jo matrica patiesi parādīs virzienu, kur vajadzētu iet, bet tas ceļš jums būs līdz mērķim jāizvēlās katram pašam, jā? Mums ir parādījies viens jautājums. Dācis saka, paldies. Un ko es nobeigumā vēl vēlējos pateikt, ka man ir tāda sajūta, ka mēs visi dzīvē meklējam kaut kādu skaidrību par sevi, par saviem talantiem un par to, kāpēc mūsu dzīvē notiek vienas un lietas, kas notiek, ja? Un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki gadiem ilgi meklē atbildi, ja? Bet likteņa matrica ir viens no tiem instrumentiem, kas šīs lietas palīdz ieraudzīt daudz ātrāk, ja? Un daudz skaidrāk. Un tā tad palīdz ieraudzīt ne tikai izaicinājumus, bet iedod arī instrumentus, lai mēs iegūtu spēku un iegūtu potenciālu. Un tāpēc, ja tu jūti, ka šī tēma tevi uzrunā, ja, un ja patiesi vēlies apgūt dziļāk, es sirsnīgi aicinu tātad pievienoties kursam Likteņa matrica 2.0, un varbūt, ka tieši šis ir tas brīdis, kas ļauj tev ieraudzīt vairāk, ja? Varbūt tas ir brīdis, ka tu to savu dzīves stāstu vari rakstīt jau daudz apzinātāk. Un es esmu faktiski daudz runājusi, un iespējams, ka jums ir radušies šajā vakarā arī kādi jautājumi. Tad šis ir tas brīdis, kad variet uzdot jautājumus vai rakstīt. Jā, Gunita, cik nodarbības būs kursā? Plānoju, ka 21 ļoti mēģināšu šajā skaitā ietilpt, jo par matricu varētu runāt daudz, intensīvi iesim uz priekšu un daudz būs jāapgūst arī gan pašiem. Bet 21 nodarbība, jā, jo ja iepriekšējās reizēs mēs varbūt nevērsām tik lielu uzmanību caur iekšējā spēka kodu, neskatījāmies uz tīri karmiskajiem momentiem, tad šeit būs uzlikts lielāks akcents. Lielāks akcents katrā konkrētā dzīves sfērā, lielāks akcents uz zemapziņas scenārijiem, atšifrējot tos, jūs sāksiet dzīvē elpot. Dzīve sāk notikt pilnīgi savādāk. Jūs sākat saprast, kas notiek jūsu ģimenēs. Pirmkārt, jūs sapratīsiet, pēc matricas, pēc šiem zemapziņas ģimenes scenārijiem, precīzi var nolasīt, kas ir noticis tavā ģimenē un kur ir bijis tas kreņš, kāpēc joprojām varbūt uz vecākiem ir kaut kāds vai aizvainojums, vai negribās daudzas lietas cilāt. Tieši tas pats par ģimenes par attiecību zemapziņas scenāriju un zemapziņas scenāriju finansēs. Kas ir tie bloki, kas neļauj varbūt, it kā tu pelni, nauda nāk, bet viņa tā kā izgaist, kādēļ tā tas notiek. Un, protams, kad ļoti šie te atbalsta kvadrāti ir jaudīgi. Es tikko pabeidzu pirmo atbalsta kvadrātu, mums bija neliels kurs, 3 dienu kurs par atbalsta kvadrātu. Mēs 3 vakarus tikai par atbalsta kvadrātu runājām, jā.
bet vēl ir vairāk, ja, un to gribās salikt vienā tādā intensīvā kursā. Nu jā, tā kā plānot ir 2 nodarbība. Kursa laikā mēs arī tā kā vienosimies, varbūt kādu 1 vasaras mēnesi varam izlaist, bet to jau kopā ar grupu, pamata grupa jau ir nolasījusies, jo cilvēki šo kursu gaidīja jau pagājušā gadā, man dažādu iemeslu dēļ nācās atcelt, līdz ar to tas ir pārnests tagad uz šiem mēnešiem, un, nu jā, varbūt vēl kāds jautājums. Izmantojiet iespēju. Gunita, ir kāds jautājums? Nav jautājumu? Pašlaik nav. Jā, nu jā. Tad, ja jautājumu vairāk nav, es domāju, ka mēs šovakar varam atvadīties. Iespējams, ar kādu no jums es satikšos jau pavisam drīz, nākamajā otrdienā, ar nepacietību jūs gaidīšu. Apsolu, ka būs interesanti un soli pa solītiem virzīsimies sevis izziņas ceļā. Tad šajā vakarā es atvadīšos no jums, sakot, lai jauks vakars un brīnišķīga nedēļa, un tiekamies kursā. Atā! Paldies! Uz redzēšanos!